precīzāk, daudz skaidrāks. Kas ir skaidrs? Droši prasiet, neizskatās, ka mums ir skaidrs. Nu, labi, neviens to nekas, tad ejam tālāk. Un te ir tas, ko es jums uzzīmēju. Principā, tas ir palielināts, tas, kas jums ir uzzīmēts. Tā izskatās šis te gaismas. Protams, tā nav tīkliņa, ja ne, tur ir zīmējums tīkliņas. Tā izskatās šie te gaismas punkti. Tātad visgaišākais ir vidusdaļā, un tad pakāpeniski paliek tumšāks, bet tik un tā tiek uzbrudināts konkrēts reģions. Labi, un tagad ķersimies pie tā, ko jūs šodien darīsiet. Tātad kāds jau man teica par redzes asumu, kas tad īsti ir redzes asums? Kā jūs to definējat? Cik labi mums tā zīlīte atvarās un aizvarās? Šeit nebūs tās. Cik labi lauž? Cik labi lauž, te visi sakat tā, ka jūs esat iemācījušies, ka, ja jums vajag bildes, tad jums rāda šādu te tabulu, liek dažādas lēcas priekšā acīm un pasaka, cik tad jums vajag šo te kompensāciju. Jums ir jāatcerās, tāpat kā par šo te akomodāciju, ja jūs pierakstiet par iztaukumu zīmi, redzes asums nav saistīts ar laušanas spēju. Redzes asums ir neatkarīgs lietums. Tad, kad jūs darīsiet šo te testu, tad jūs to darīsiet ar kompensāciju, ar brillēm, ja jums tādas ir. Jūs neņemsiet brilles nost, bet darīsiet testu ar brillēm. Un ja mēs noņemam visu šo te laušanas spēju, visu fokusēšanu, jo jums ir perfektas brilles, jums ir nokompensēta šis te redzes laušanas trūkums vai pārāk spēcīga laušana, kas tad paliek tas mainīgais lielums, kurš vēl var ietekmēt, cik asta tad mums ir redzē. Domāju, loģiski jautājums ir ļoti. Nē, šeit nebūs. Šeit lēcas šī spēja vispār netiek ņemta vērā. Tiek pieņems, ka jums stari perfekti tiek fokusēti Tīklenes jūtība? Uz tīklenes. Tieši tā. Savukārt tīklene jau ir tas mainīgais lielums, kas jums var ietekmēt, cik asta būs šī te redze. Visiem ir datori, vai ne? Ja jūs paņemtu datoru, kas bija tikko iznācis pirms 20 gadiem, datoru vai monitoru. Un monitoru, kas ir iznācis tikko pagājušā mēnesī. Kas būtu tas, kas ļoti atšķirās? Precizitāte. Izšķirtspēja. Un kas ir izšķirtspēja? Tātad pikseli, vai ne? Un kas bija viens pikselis? Principā viens tas mazais kvadrātiņš, kas var mainīties, vienkāršot sakot. Un mums tur ir ar 24 pikseliem, tad mēs tur varam kaut kādus kūkus skatīties. Ja mums ir 1080, nezinu, cik ir tiem monitoriem, tad mēs jau varam kompleksus attēlus skatīties. Tas pats ir ar tīkleni, tikai mums nav pikseli, mums ir, kas mums ir tīklenē? Fotoreceptori. Tieši tā. Un šis te fotoreceptoru blīvums, tad mums norāda, protams, blakus faktori ir apgaismojums un kas viss, bet pieņemot, ka mums ir ideāls arī apgaismojums, šis te fotoreceptoru blīvums ir tas, kas mums ietekmē, cik labi tad mēs izšķirsim šo te attēlu. Atkal salīdzinot ar šiem te pikseliem, pieņemsim, ka mums ir ekrāns. Ekrāns, kurš sastāv, šeit mums būs tie pikseli. Un mums ir jāizšķir tādu formu, nezinu, pieņemsim zvaigznīti. Mēs varam ar šādu lielumu pikseliem izšķirt smuku pie zvaigznīti. Jums ir visticamāk, būs kaut kāda nesmuka kantāna. Kaut kas tāds mums tur sanāks no tās zvaigznītes. Savukārt, jā, mums būs tikai tie kvadrātiņi, kas mums ir. Savukārt, ja mums būs 20 reižu vairāk šo te kvadrātiņu, tad arī attēls būs precīzāks, tieši tā. Un tas, ko jūs pārbaudat, tas, kas interesē, principā šeit ir šis Landauga tests, tas, kas interesē, vai jūs redzat šo te spraudziņu.
jums būs jāpasaka, uz kuru pusi tad ir šī te spraudziņa. Un principā, ja jums šī te redzes asums ir mazāks, tad tas, ko jūs redzēsiet, būs aklis. Un jūs nevarēsiet pateikt, kur atrodas šī te spraudziņa, jo jūs vienkārši nevarēsiet pateikt atšķirību starp šiem te diviem punktiem. Jums ir sīkums, šie te divi punkti nebūs kā divi punkti, jums viņi būs kā viens punkts, līdz ar to aklis nospēksies. Un tātad atcerieties, ka redzes asums nav saistīts ar vēcas paušanas spēju. Lai gan no prakses ļoti bieži pirmā atbilde, ka tas ir tieši tas, ka šo te metodu izmanto, lai pielāgotu brilles cilvēka redzē. Sakiet, kā tad pielāgot brilles šajā redzējietie fotoreceptāri, viņi nav blīvi? Nevar. Tas ir, tur principā neko nevar izdarīt. Redzes asums ir tāds, kāds jums ir. Bet, ja jums ir šīs te, principā, lēca nepilda labu savu uzdevumu, tad var panākt, ka šī te lēcas fokusējuši lēcas staru laušanas spēja izspiež maksimumu no jūsu rīkiem. Principā, ja šī te lēca nefokusējuši pareizi, tad atkās ir izpūlis. Un šis te redzes asums, nevis tāpēc, ka būtu mazs fotorektoru blīvums, bet tāpēc, ka nav gaismas stari, nav fokusēti precīzi un šīgājums. Savukārt, piemeklējot pareizo lēcu, var panākt to, ka šie te stari tiek fokusēti precīzi un tīklās, bet tik un tā jūs šo te redzes asumu varat palielināt tikai uz tai robežai, perfekti piemeklējot lēcu, cik garu jūsu receptoru blīvums. Ja jums ir iedzīmes mazs redzes asums, kaut gan jums ir perfekti kompensēta redze, jūs tur neko diemžēl nevarat izdarīt. Un kāda būtu tā normālā vērtība, cik cilvēkiem parasti ir? Kā jums liekas? Vidē. Jums kādreiz ir mērīts šis tests taisīts? Nav? Skolā noteikti. Ja ir operācija uztaisīta? Ja ir operācija uztaisīta, tad ir izmaiņas, tas ir iejaukšanās lēcā. Lēcā vairāk dzird. Bet tos fotoreceptors viņš nevar nekādi? Nē. Viņš ir vajag. Tur neko nevar izdarīt. Lidīgi. Ja redzes asums nav saistīts ar laušanas spēju, kāpēc tā taisa operāciju un taisa, tas... Ir saistīts šie te principā ar šo te pašu metodi, ar šo te redzes asumu mēra arī to, cik labi tiek lausta šī te gaisma. Bet tas ir sekundāri. Principā tas ir blakus parādīt tam, ka lēci nav spējuši šo starus laust. Ja stari tiek lausti precīzi, tik un tā, piemēram, jums, un vēl kādam citam atšķirsies šis te redzes asums, lai gan tik un tā, jums ir abiem perfekti fokusētas tīklums. Un tas iemesls būs tieši fotoreceptoru blīvums tīklumā. Tas ir vienkārši paskatināts veids, kā nomērīt, cik labi jūsu lēcas laušanas spēja, bet redzes asums nav saistīts ar šo te lēcu. Piemēram, akliem cilvēkiem nav. No akliem cilvēkiem ļoti dažādi cilvēki, principā ir tīklis bojājumi, piemēram, glaukomu un dārstu, varbūt bojājumi vai nefunkcionē. Tur ir daudz šo te patoloģiju, kas var izraisīt. Роман, они работают. Да, тут эти фигни производят два. Tā, labi, bet par pašu šo te transkripcijas mehānismu, par to jums ir trīs lekcijas. Tātad tieši šie te gaisma izdarā. Tātad, kas mums ir par fotoreceptoriem tīklumiem? Mums ir valīts, un tagad kurš ir krāsa redzē, kurš ir melnbaltē redzē? Mums bija melnbaltē, un valīts bija krāsa redzē. Pati jaucu, tā kā jūs pirmā kolekcijā pateiksiet otrādāk, tad tiesmīgi jūs nesodīšu, bet centieties tomēr atcerēties, ka nūņas ir melnbaltē un valītas ir krāsa redzē. Šeit mēs runāsim par nūņām, par nūņu šo te fotoproteīnu, bet tas pats attiecās arī uz valītēm. Un ja mēs skatāmies, nūņas ir viena tipa, bet valītas cilvēkam ir trīs tipu. Līdz tam mēs vēl nonāksim. Tātad, kas principā, kā izskatās nūņu valīta, to jūs aptuveni izzināt. Kā nūņu valīta.
Labi, mums tālāk būs, principā šo te nūjiņu vālīšanu membrānā ir speciālas olbaltumvielas, ir opsīni. Nūjiņu gadījumā tas ir rodopsīns, jo roda angliski ir nūjiņa, tātad rodopsīns, kurā atrodas, principā tas ir transmembranāla olbaltumviela, kas satur šo te proteīna daļu un kromofora daļu. Tik tā ir skaidrs, tātad šis te būtu olbaltumvielas daļa, šis te transmembranālās domēnes, un šis te sarkanais būtu kromofors. Un krom ir, kā mēs varētu lūkot krom? Krāsa. Tieši tātad pigmenta daļa. Šo te olbaltumvielas daļu sauc par skotopsīnu. Savukārt šis te kromofors ir A vitamīna izcelsmes, tas ir retināls. Nūjiņām bija skotopsīns, jā? Nūjiņām bija skotopsīns, jā. Un savukārt valītēm tos sauc vienkārši par krāsu šiem te proteīniem. Nezinu, tad Latvijas kā viņš sauc, bet princips ir vienāds, atšķiras tikai tas, ka šīm te valītēm ir nepieciešams nūjiņas mums maina, tātad tur maina šo te konformāciju pie viena gaismas viļņa garuma, savukārt valītēm tie ir 3, jo mums ir 3 tipu valītes. Skotopsīns un rodopsīns. Skotopsīns ir olbaltumvielas daļa rodopsīnā. Rodopsīns ir viss kopā. Skotopsīns kopā ar A vitamīnu ir iekšā rodopsīnā. Rodopsīns ir šis te A vitamīna daļa plus skotopsīns. Tas ir rodopsīns. Labi, un vai jūs saprotat pēdējo šo te teikumu, ka kromofora molekula gaismas ietekme maina ierosinot fototransdukcijas mehānismu. Droši vien, ka vēl nav skaidrs. Kas būtu, tātad kromofors ir skaidrs. Šis ir tā A vitamīna izcelsmes daļa. Kas ir fototransdukcija? Gaisma ietekmē kaut kādu procesu, kurš izstrādā kaut ko. Mainīt to konformāciju. Principā fototransdukcija ir gaismas uztveršana. To var citā vārdā pateikt, visi šie procesi, kas tālāk notiek, kā tiek pēc tam rezultējuši veidot šīs te darbības potenciāls optiskajā nervā, tiek saukt par fototransdukciju, fototransdukcijas mehānismu. Un tātad pirmais solis ir, ka gaisma krīt uz šī te rodopsīna un kromofora molekula maina savu formu. Nākamajā slaidā jums ir tikai kromofora molekula, tātad šis ir tas retināls. Kā mēs saucam A vitamīnu? Līdzīgi, tikai nevis āls, bet retinols. Tieši tā. Un šeit ir retināls līdzīgs A vitamīnam, un principā mums organismā ir enzīmi, kas retinolu pārveido par retinālu un retinālu par retinolu. Un tātad, kas notiek? Šis ir neaktīvā statīvā, ka mums gaisma uz fotoreceptora nekrīt. Un savukārt šis te ir gadījumā, kad mums gaisma uz fotoreceptora krīt. Kādas izmaiņas jūs redzat? Maina konformāciju. Maina konformāciju, maina telpisko struktūru. Un šis te tiek saukts par altrans angliski, vai viss ir trans šajā te novietojumā. Un šis savukārt ir 11 cis, tāpēc, ka pie 11 atomu cis novietojums. Tātad 11 cis retināls pāriet altrans retināla formā. Un kā jums šķiet, šī formas maiņa, ko varētu izstāst? Darbības potenciāli tur vēl tālāk, un tur vēl visi tīkļi jāizdiet. Kaut kādu vielu miedarbību? Atcerieties, ka šī te molekula bija saistīta ar skotopsīnu, ar olbaltumvielas daļu. Ja mainās kromofora konformācija, tad visticamāk, ka šī te molekula vairs nevar tik labi saistīties ar šo te olbaltumvielas daļu. Un tieši tā arī notiek, šīs divas daļas atdalās. Retināls atdalās no skotopsīna molekulas. Un kas notiek tālāk, šī bildīte arī ir no gaitā. Tātad te ir daudz starpstadību. Tātad sāksim ar to, ka mums ir rodopsīns. Uz rodopsīnu iedarbojas gaismas enerģija. Šī te kromofora molekulas forma, molekulas šī te konformācija mainās,
šīs te starpstadijas principā ir tādā pakāpē, cik tālu ir atdalījušies